lasīšu priekšā. Tātad rakstat viens. Pirmais jautājums ir, nobalsot var A. Vēlēšanu iecirknī, B. Izvēlētās partijas birojā, jeb C. Jebkurā ministrijā. Aiziet, jūs atbilde, pierakstam, neko nesaucam skaļi. Tātad pirmais, nobalsot var A. Vēlēšanu iecirknī, B. Izvēlētās partijas birojā, C. Jebkurā ministrijā. Laiks atbildēm, aiziet, ejam tālāk. Otrais. Cik deputāti no Latvijas tiks ievēlēti šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās? A8, rakstot atbildi. A8, B 12, C 9. Aiziet, A, B vai C? Nu kā te jūs savādāk? Jā, man nerādāk burti. Nē, rakstiet, mīļie, jūs nevarēsiet. Viss atbildes būs garāks arī. Tātad A, B vai C. Pirmais ir A, otrais vienmēr B, trešais vienmēr C. Tā arī pierakstām. Trešais. Ejot uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem A. Autovadītāja apliecība, B. Pase vai ID-karte, C. Nekādi dokumenti nav vajadzīgi. Paga, nu ko man runā skaļi? Tātad trešais pierakstam A, B vai C ir pareiza atbilde. Tātad ejot uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem A. Autovadītāja apliecība, B. Pase vai ID-karte, C. Nekādi dokumenti nav vajadzīgi. Ceturtais. Eiropas vēlēšanās var balsot A. Tikai savā dzimtajā vietā, B. Jebkurā vēlēšanu iecirknī, C. Tikai 5 lielākajās Latvijas pilsētās. Nedaudz diskusiju. Tātad tikai A, tikai savā dzimtajā vietā, B. Jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā, C. Tikai 5 lielākajās Latvijas pilsētās. Atbildēts? Dodamies tālāk. 5. Vēlēšana ilgums 8. jūnijā ir A. 6 stundas, B. 24 stundas, C. 12 stundas. Kā jūs sakat viens otram priekšā? Tātad A 6 stundas, B 24 stundas, C 12 stundas. 6. jautājums. Kādus simbolus var likt vēlēšanu zīmē? Tātad jūs zinat, jums iedod biļeteņu, un kādus jūs drīkstat likt A plusu un mīnusu, B smaidīgas un bēdīgas sejas, vai C. Pirmajā jautājumā pareizā atbilde ir A. Otrajā jautājumā pareizā atbilde ir skaitām sev punktus, būs balvas. Tātad, ja ir jau 2 punkti malači. Ejot uz vēlēšanu iecirkni, līdzi ņemam A, B vai C? B, pasi vai ID-karti. 4. Eiropas vēlēšanās var balsot. Kur? B, jebkur. Pat, ja esat pie gaujas, ejat meklēt iecirkni un darat to. Ko mēs zinām par vēlēšanām? 5. jautājums, vēlēšana ilgums 12 stundas. C ir pareizā atbilde. 6. Ko tad liekam? A, tikai plusi vai mīnusi. Nezīmējam neko lieku. Demokrātijā C tauta ievēlē deputātus, lai tie pārstāvētu tautas intereses. Tātad atgādinu, Eiropas parlamentā mēs ievēlam savus pārstāvjus, savu interešu pārstāvjus. 8. Frāze pilsoņu pienākums nozīmē. Protams, piedalīties valsts un sabiedrības lietu lemšanā. Atcerieties to likumu, neko par mani bez manis. Nevienam likumam nav jābūt pieņemtam bez jums, ja likums skar jūsu intereses. 9. Kur tad lasīsim par vēlēšanām? Protams, CVK.lv, kā atšifrējas CVK? Centrālā vēlēšanu komisija. Ja, CVK.lv. Un kura nedēļas diena ir 8. jūnijas? Mālāči. Kuram ir 10 punkti? Okay. Tad jūs pēc tam uztaisīsiet loteriju ar visiem, kuri ir klātesoši un pasniegsiet balvas, ja?
uztaisīsiet loteris, ja? Mēs tagad, jo pēc sarakstiņa jūs varēsiet vienkārši ciparus pateikt. Tā. Malači, ar ko es jūs varam sveikt ar fantastiskām zināšanām, bet dodamies tālāk. Cik partiju šogad ir Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā pieteiktas? 16. Paldies, jūs zināt visu fantastiski. Es jau skatos un iedvesmojos, cik zinoši cilvēki ir sanākuši. 16 partijas. Katrai partijai ir savi deputāti, ne vairāk kā 18 ir pieteikti, ja? Un līdz 18 vairāk nevarēja, ir mazāk, bet vairāk 18 nav. Katrai partijai ir pirms tam vismaz 500 atbalstītāji. Neviena partija nevar ienākt un teikt, es te piesakos un man nav atbalstītāji, tas nekas. Tātad pat, ja jūs lasot programmu, domājat, kas šito varēja atbalstīt, aiz katras partijas ir obligāti jābūt 500 parakstiem, 500 atbalstītājiem. Ja? 16 partijas nav daudz. Vēlēšanu programmas maksimālais zīmju skaits 10 000. Tā ir viena A4 lapa. Dažiem īsākas, dažiem garākas. Tātad vienīgais, ko jūs varat izdarīt, ja jūs gribat izvēlēties atbildīgi un kas būtu jāizdara katram cilvēkam, ir izlasīt šīs partiju programmas. Kur ir problēma? Tās nav drukātā veidā, tās ir jāklikšķina mājaslapā, jo Latvija nav to valstu starpā. Es nezinu, vai kādā valstī īstenībā ir, kur bukletiņos izdod to. Tā nav. Ir tikai tiešsaistē mēs varam atvērt zem CVK. Tur ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, noklikšķinam, tur ir kandidātu saraksti, un tur arī varat tālāk apskatīties. Bet noteikti nav partijas visas, kuras jums ir jālasa. Jūs varbūt zinat, ka jūs politiskā pārliecība noteikti nesaskan ar tiem vai tiem, pārlasiet savu izvēlēto partiju. Vai tur pēkšņi nav kādas totālas aplamības, ja? Kandidātu skaits, ar kuriem šogad mums ir jāizvēlas šie 9 īstie, kuri pārstāvēs mūsu intereses, ir 271. Tātad kopā pa visām 16 partijām 271 kandidāts. Vairāk vīriešu, 163 no tiem ir kungi un 108 dāmas. Tā kā dāmas ir laiks pieteikties uz nākamajām vēlēšanām. Skatoties par vecumiem, ļoti interesanti par vecumiem skatoties. Ļoti maz skaits 21 līdz 30. Ārkārtīgi maz, tikai 20 kandidāti ir šajā vecuma posmā. Visvairāk kandidāti ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem, bet kas man ļoti priecē, lūk, 71 līdz 89. Un 2 kandidāti vecāki par 80. Arī tie ir gatavi pārstāvēt intereses. Tā kā, mīļie, neviens nav par vecu, lai tiktu Eiropas parlamentā. Tas ir mans vēstījums šajā visā. Par katru kandidātu jūs varat izlasīt CV, jūs varat apskatīties līdzinējo darba pieredzi. Tas viss CVK mājaslapā ir pieejams. To visu varat skatīties. Un skatoties par tiem cilvēkiem, kuri tad neaiziet vēlēt vai kuri aiziet, mēs esam portretējuši Latvijas sabiedrību. Un tūlīt es jums to pastāstīšu, kādi tad mēs esam. Un arī būs viens praktisks uzdevums jums. Tātad viena daļa ir tāda kā jūs. Šajā gadījumā Alise, bet tagad es zināšu, ka arī vēl viens cilvēks bez Alises, ja? Cilvēki, kuri cītīgi izlasa partijas programmas, kuri izdara apzinātu izvēli, kuri salīdzina, ko šie cilvēki saka intervijās, ko viņi saka debatēs, kas ir noticis pirms tam. Tātad atbildīgais pilsonis. Ļoti maz tādu ir. Kaut būtu vairāk, bet jūs tādu noteikti esat, un es arī ceru sevi pie šīs grupas pieskaitīt. Tad ir viena cilvēku grupa, kuri neko daudz nedomā, par ko kāds iesaka, par to nobalso. Diemžēl bīstami, jo neviens, mēs nekad nezinām, ko Artis satiks. Artis šai gadījumā vīrietis strādā garāžā, taisa mašīnas, nu kas viņam varētu ieteikt? Kāds draugs ieteiks balsot par Gobzemu, nu Gobzems nav šajos sarakstos, bet nu tas ir piemērs, ja? Vai par kaimiņu, vai par vēl kaut ko, jo vienkārši tas ir vārds, kas visbiežāk ir dzirdēts. Ar šiem jums būtu ļoti daudz jāparunā, lai šis cilvēks sadzirdētu atbildību cilvēku ieteikumus, ja? Šai gadījumā, ja viņš strādā garāžā, kā viņu varētu ieinteresēt, aiziet nobalsot. Kurš jautājums šogad ir partiju programmās ļoti daudz? Zaļais. Kurš to teica? Fantastiski. Zaļais kurs. Ko zaļais kurs paredz? Ka mēs aizvien vairāk pārējām uz elektroauto.
iespējams, ka Artis galīgi nepiekrīt un domā, ka elektroauto ir galīgi nepareiza lieta. Līdz ar to, ko viņš varētu pameklēt partiju programmās, kuras partijas, ko saka par zaļo kursu. Viņš tad neies, ja? Ok, bet jebkurā gadījumā, mīļie, ko es ar to gribu teikt? Tas, cik Latvijas iedzīvotāji aizies uz vēlēšanām, nav ne politiķu atbildība, ne valdības atbildība, tā ir visas sabiedrības atbildība. Līdz ar to, tas, ko mēs sakām, ja jūs redzat kādu šādu, pastāstat viņiem, hei, bet tu taču strādā tur, vai tu zini, kas notiks ar to jomu, vai tu zini, ka šī partija sola to un to, nu, diemžēl tā ir saruna, kurai ir jāvelk laiks. Tad ir Robis spēlē datorspēles, un viņš absolūti nedomā iet balsot, viņam ir simtiem citu interesantu lietu, ko dzīvē darīt. Robis neies, Robim neinteresē vēlēšanas. Diemžēl, kas ir ļoti interesanti, šeit mēs ielikām Robi, bet ļoti mazaktīvi ir cilvēku vecumā no 40 līdz 45 un vairāk gadiem, un pamatā tās ir sievietes. Tā kā nav tā, ka tie ir tikai jaunieši, kas neiet balsot, vai konkrēti lauku iedzīvotāji, vai konkrēti, ka jūrnieki neiet balsot, vai vēl kaut kā. Visās grupās ir cilvēki, kur neaiziet balsot. Un jūsu saruna ar šo cilvēku var šo situāciju mainīt. Tad ir cilvēki, kur vienreiz ir aizgājuši vēlēt, bet viņiem vispār vairs neinteresē, jo nekas toreiz nemainījās. Un tā ir vēl viena aplama lieta. Politika nemainīsies uzreiz pēc vēlēšanām nākamajā dienā. Politika ir ilgs process, ir jābūt pacietīgiem, un vēl kas ir jāseko līdzi. Mēs nevaram ievēlēt deputātus un 5 gadus nelikties nezinis, ko viņi ir darījuši. Mīļie, viņi katru piekdienu ir Latvijā, jūs zināt tas noteikums, ka viņiem ir jātiekas ar vēlētājiem, runājiet ar viņiem, prasiet, ko viņi domā, jautājiet nērtus jautājumus, prasiet, kad tu uzstājies, ko tu teici par šo domu. Kā tu aizstāvēji manas intereses, ja? Runājam un sekojam līdz tam visam. Tālāk, ir ļoti aktīvi cilvēki, kas visus mudina doties vēlēt. Es šobrīd tāda esmu, es esmu atnākusi, stāstu, dodamies vēlēt, darām kaut kādas lietas. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ka mēs uzņemamies šo aktivitāti. Es zinu, ka ir diezgan daudzi pagalmu svētku rīkotāji, kuri dekorē pagalmu vēlēšanu rītā, kuri taisa kaut kādu kopīgu sanākšanu vēlēšanu rītā. Esmu tie cilvēki, kuri sāk šo iniciatīvu. Kāpēc ne? Izliekat savā kāpņu telpā atgādinājumu par došanos vēlēt, ja? Un tad ir vēl viena sabiedrības grupa, un tā sabiedrības grupa, mīļie, balso par tiem, kurus kādreiz ir satikuši vai kādreiz ir pazinuši. Piemēram, šai gadījumā sava drauga mazdēls. Ne tas Kārlis, šis cilvēks, onkulis, ir nosaukts par Kārli, ne viņš zina, par ko tas mazdēls iestājas, bet draugs bija foršs čalis, gan jau, ka mazdēls arī ir sakarīgs. Nekad nepaļaujieties, cilvēki maina partijas, cilvēki maina uzskatus, cilvēki pat, ja jūs kādreiz esat satikuši un jums ir licies, šis cilvēks tiešām uzticams, tiešām foršs, iespējams, ka cilvēks šo laiku ir mainījies. Partiju programmas ir pamatā, kas viņiem ir jāizpilda pēc ievēlēšanas. Ja? Partiju programmas, nevis kādas intervijas, ir tas, uz ko jūs varat atsaukties, pieprasot, hei, kas ir izdarīts šajā jomā. Tā kā es ļoti mudinu izlasīt šīs lapas, tas neprasa daudz laika, bet tas tiešām radīs to pārliecību, ka jūsu izvēle ir apzināta un atbildīga bijusi. Ja? Nākamais. Pēdējie iemesli, kurus es gribu pastāstīt vēl, lai nostiprinātu šo pārliecību, ka ir svarīgi doties balsot. Man fascinē, ka cilvēki nāk, bet mēs jau tūlīt beigsim. Bet nu labi. Man prieks, ka vismaz uz kopīgām sarunām visi tas veids. Tajā brīdī, kad prasa, kāpēc iet balsot uz Eiropas vēlēšanām, jo mums ir ļoti skaidrs, kāpēc mēs ejam uz pašvaldības vēlēšanām, lai gaismas pilsētā būtu, lai parks būtu, lai skateparks būtu, lai skolas labas, tas mums ir tuvāk. To mēs tā kā saprotam. Arī par Saeimas vēlēšanām mēs saprotam. Kāpēc doties vēlēt uz Eiropas vēlēšanām? Pirmkārt, lai palīdzētu mainīt pasauli, kurā mēs dzīvojam, jo atcerieties, Eiropas parlamenta vēlēšanas ir par Eiropas parlamentu. Tas nozīmē, tā ir ļoti spēcīga institūcija, Eiropas Savienība kopumā,
kuras spēlē pasaules līmenī, spēlē blakus tādām organizācijām kā NATO, sadarbojas ar šīm organizācijām. Tātad Eiropas Savienība pasaulē var aizstāvēt mūsu intereses. Tas ir ļoti svarīgi. Tas attiecas uz zaļo kursu, tas